augšā, apakšā dažādi cilvēki. Augšā būs smaidīgāki cilvēki, apakšā būs mazāk smaidīgi cilvēki. Identificēsim, kas ir katrs cilvēks. Apakšā mēs kreisās puses, kur ir divas sēņas, mēs viņus nosauksim par ID. Jā, ID. Kas ir ID? ID ir darbs. Šiem cilvēkiem ir darbs. Tātad tie varētu būt patiesībā algot darbinieki. Un tas, ko viņi dara, viņi savu laiku atdod pret naudu. Bet arī šeit viņi bieži vien, kuriem ir darbs, viņi bieži vien arī uzķerās uz tādiem milzīgiem meliem, nevis tādiem, bet tiešiem milzīgiem meliem. Laiks ir nauda. Laiks ir nauda. Jā, laiks ir nauda. Tāpēc, ja es atdošu savu laiku, es nopelnīšu naudu. Bet tie ir milzīgākie meli. Kāpēc? Tāpēc, kad padomā, ja tev beidzās nauda, kas notiek? Tu vienkārši paņem un rada atkal jaunu naudu. Ja tev beidzās laiks, kas notiek? Tu vairs ar jaunu laiku neradīsi. Ja? Un tāpēc dziļi sirdī, dziļi dvēselē mēs patiesībā saprotam, ka laiks nav nauda. Laiks ir daudz kas vērtīgāks nekā nauda. Vienkārši mūsu smadzenes, mūsu sociums ir izveidojies tāds, tas, ko mums baro iekšā. Ja? Strādā, velti tam laiku, un tu saņemsi noteikti minimālu algu. Tas apstiprinājot, bet strādā, vēl tam laiku, daudz strādā, grūti strādā, un tu saņemsi kaut kādu mazumiņu no visu arī. Tie lielākie meli, jā, tie lielākie meli, ko mēs uzduramies. 70%, kuriem ir darbs, tad algot darbinieki, patiesībā viņiem nepatīk tas darbs, ko viņi dara. Un 70%, man liekas, es pat ļoti maigu to skaitu ieliku. Ja? Patiesībā tas ir vēl daudz vairāk. 70% cilvēku, kur dara algotu darbu, viņiem nepatīk tas, ko viņi dara. Viņi gribētu darīt pavisam kaut ko citu. Kas būs blakus? Blakus būs piedardarbs. Ko tas nozīmē? Ko nozīmē, ka piedardarbs PD? Tad šie cilvēki sauksies par PD. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka vai nu es esmu uzņēmējs, kuram pieder uzņēmums, vai nu es esmu uzņēmējs, kurš nopirka uzņēmums, bet beigās tas tik un tā ir, tev pieder darbs, tad tu nopērci darbu. Nevis tev ir darbs, kur tev nav jāmaksā, bet tu nopērci darbu, kur tu samaksā, un tev ir darbs, un tu pelni naudu. Kāda atšķirība starp abiem diviem, kāpēc viņi ir bēdīgajās sēņās? Tiem, kuriem ir darbs, ja algoti darbinieki, viņi strādā 8 stundas, 5 dienas nedēļā, 20 dienas mēnesī. Plus vēl viņiem ir atvaļinājums 4 nedēļas gadā, kā minimums. Tiem, kuriem pieder darbs, ja tie, kuri nopērk sev darbu uzņēmumu vai rada sev tātad darbu vietu, individuāli uzņēmēji paši nodarbināti vienu cilvēku uzņēmumu, tas varbūt arī nelielas komandas, lielākas komandas, vienalga. Ja? Tiem, kuriem pieder darbs, viņi strādā 24/7. Tad kreisā pusē viņi atdod savu laiku, lai nopelnītu naudu. Labā pusē viņi atdod pilnīgi visu savu laiku, lai nopelnītu naudu. Labā ziņa tāda, kad ir brīži, momenti un bieži momenti, kad labajā pusē tie PD, kam pieder darbs, viņi var arī nopelnīt vairāk. Bet bieži, ko es redzu savā praksē, cilvēki no PD, tātad cilvēki no ID aizmigrē uz PD, un pēc kaut kāda X perioda aizmigrē atpakaļ uz ID. Tāpēc, ka saprata, ka īsti nav, bet tas, kas tur nav izpratne, ko nozīmē būt uzņēmējam. Un šī ir milzīga lieta. Ja tu gribi būt veiksmīgs uzņēmējs, tev ir jātīstās visu laiku. Tev ir jātīstās visu laiku un jābūt visu laiku diskomforta zonā. Un diskomforta zona tā ir zona, kur cilvēki aug. Algotajos darbos ir tas pats, bet tur būs citi nedaudz principi un noteikumi. Ja tu izvēlēsies būt PD, tur būs daudz lielāki mežonīgie rietumi. Labā ziņa tāda, ka beigās ir baigi labi. Bet, ja mēs paliekam tajā, ka es esmu pašnodarbināts, individuālais uzņēmējs un visu savu laiku dot tam, lai pelnītu naudu, dienas beigās man tik un tā ir spiediens. Dienas beigās tik un tā es esmu izdevis. Ja? Atpazīst vienkārši, kur tu esi šeit. Ļoti daudzi klienti, kam es šo stāstu, caur mentoringu, caur konsultācijām, viņi ļoti bieži atpazīst sevi tajā PD, ja, tie, kas ir uzņēmēji. Viņi ļoti atpazīst sev PD, un dienas beigās viņiem tur ir spiediens. Spiediens un izdegšanas, stresi, depresijas, ja, un tāpēc ir svarīgi arī no šīs pozīcijas vienmēr kāpt ārā. Identificēsim, kas ir augšā. Kas tad ir tas, kas ir augšā? Augšā mēs kreisajā pusē šo cilvēku nosauksim par SIS.
Kas ir SIS? SIS ir cilvēks uzņēmējs, kurš veido sistēmas. Kas ir sistēmas? Sistēmas ir tas, kādā veidā es varu atvieglot savu darbu, kā es varu deleģēt, atvieglot savu, automatizēt savu ikdienu. Un automatizācija palīdz man veidot vairāk naudas. Tad es veltu sākumā laiku, lai izveidotu sistēmu. Sistēma man atbrīvo laiku, palīdz pelnīt vairāk naudas. Tas nozīmē, man atbrīvojās gan laiks, gan paliek vairāk naudas. Laiki joprojām es šajā kvadrantā patērēšu daudz, bet tas ir ceļš uz to, lai es atbrīvotu savu laiku X periodā kaut kādā. Tad veidojas sistēmas. Ceturtais. Kas ir ceturtais? SNS. SNS. Kas tas ir? Sēja naudas sēklas. Ko nozīmē sēt naudas sēklas? Nozīmē to, ka es iesēju naudu, investēju naudu, lai augtu jauna nauda. Un tas ir nākamais loģiskais solis, kad es izveidoju sistēmas man palīdz veidot naudu, tad sistematizēt kaut ko. Piemēram, ko es varu sistematizēt? Sistematizēt varu, es izveidoju produktu, kam katru mēnesi nāk nauda, jo tāpēc, ka tur automatizēti nāk maksājumi iekšā. Vai es uzrakstu grāmatu, ar artificial intelligence, kaut kā mākslīgo intelektu, es radu tādu grāmatu, kuru pērk kaut kādā X periodā, pavairoju viņu, marketēju viņu, un tā man nes noteikti naudu noteiktā periodā. Katru mēnesi, katru nedēļu, katru pusgadu. Tā arī ir sistēma. Sistēmas var būt daudz un dažādas. Tad, kas ir naudas sēklas? Naudas sēklas tas, kad es jau sāku naudu investēt, aktīvos, es sāku investēt pasīvajos ienākumos, es sāku investēt vēl plašākās sistēmās, sāku investēt uzņēmumos, pērku uzņēmumus, kurā es ar operatīvo darbību es nenodarbojos. Es tad pērku uzņēmumus arī, kuros, piemēram, ja ir cilvēki, bet viņiem vajadzīga nauda, es varu aizdot naudu, kas arī nozīmē, es sēju naudu, lai veidot jaunu naudu. Un šeit ir tas, ka ja ID, PD apakšējā līmenī man nepietiek ne naudas, ne laika, varbūt nedaudz vairāk naudas ir tieši PD, tad SIS augšējā kvadrantā man jau parādās vairāk naudas un jau parādās vairāk arī laika noteiktā X periodā, tad SNS kvadrantā tie, ka cilvēki tur, tas viņiem ir pietiekami daudz naudas, viņiem ir pietiekami daudz laika, lai šo resursu izmantot tā, kā viņi vien vēlās. Es esmu izgājis gan ID, es esmu bijis gan PD, šobrīd es aktīvi ļoti esmu SIS, un jau kaut kāds iestrādes, tātad es investēju naudu pasīvajos ienākumos, tātad dažādo veidu aktīvos SNS. Tātad tu vari sev redzēt noteikti tos kvadrantos, kaut kādās procentuālos sadalījumos. Mans aicinājums, tiecies uz pilnību, tiecies tur, kur tev ir komfortabli, tiecies tur, kur tu vari būt balansā. Kāda atšķirība galvenā starp augšu un apakšu? Augšējie riski uzņemsies, apakšējie riski visbiežāk neuzņemsies. Tur būs milzīgas bailes. Līdz ar to augšējo cilvēku kvalitātes būs vairāk drosmes, vairāk pašpārliecinātība, vairāk uzticēšanās, vairāk atvērtības, vairāk ļaušanās. Tās ir tās kvalitātes, kuras mums ir jāattīsta, lai mēs noturētos, lai mēs pārietu, lai mēs būtu šajā augšējā līmenī. Padalies komentāros, ko tu domā par šo, kāds pārdoms tev liek iedomāties. Un zem šī video, tu vari droši komentēt. Es vienmēr arī atbildu uz taviem komentāriem, uz taviem jautājumiem, ja tādi radušies. Un tas būtu noteikti ļoti vērtīgi.